Šodien mums būs saruna jau par Rīgas attīstību un par tiem cilvēkiem, kas pārveidos nākotnē Rīgu. Un jāsaka ar to, ka jebkura organizācija un jebkura partija un jebkura apvienība, kas taisās piedalīties Rīgas vēlēšanās, kaut ko nopietnu var izdarīt tikai, ja viņi ir gatavi strādāt 8 gadus. Un mūsu saraksts būs tas, kas varēs strādāt 8 gadus, un tāpēc es gribu iepazīstināt ar cilvēkiem, kuriem ir laba izglītība, kas ir jauni, kas nav saistīti ar kaut kādām personīgām interesēm, lai piedalītos pašvaldības darbā un konkrēti Rīgas uzlabošanā. Un šodien pie mums ir ekonomikas maģistrs un fizikas maģistrs Guntars Vītols un ekonomikas maģistrs un finansists Jānis Svems. Sāksim varbūt sarunu. Labdien, kungi! Sveiki! Sveiks, Aleksandr! Cerams, ka jūs arī būsiet tie, kas noteiks nākotnes Rīgu. Varbūt sākam tā ar pirmo jautājumu. Kāpēc neviens no tiem esošajiem mēriem, kas tagad piesakās kandidēt uz Rīgas vēlēšanām, nespēja izskaidrot, ka pēdējos 30 gados nav atrisināti galvenie Rīgas jautājumi. Rīga ir galvaspilsēta, viņa ir Eiropas mēroga pilsēta, viņa ir Baltijas jūras galvaspilsēta un viņa apkalnošā veidā ir vienīgā galvaspilsēta, kurai nav savas prāmi satiksmes. Un, man liekas, vienīgā galvaspilsēta, kurai pusi teritorijas tātad no Vanšu tiltu uz ziemeļiem nav savienota ar pārvadu pāri Daugavai. Varbūt sāksim, kāds tavs skaidrojums, Gunter? Es domāju, ka notiek tas, kas notiek arī Saeimas līmenī, ka faktiski pie varas ir cilvēki, kuri ir politiķi un neko citu viņi nemāk. Un ja mēs runājam konkrēti par Rīgu, tad mēs varam redzēt, ka 30 gados Rīga ir gājusi tikai uz leju. Viņa faktiski ir zaudējusi Eiropas metropoles status. Ir pagājis diezgan ilgs laiks, kad mēs bijām Hanzas pilsēta, kad mēs bijām pazīstami. Šobrīd mēs esam faktiski vienīgā galvaspilsēta ar piekļuvu jūrai, kurai pat nav prāmi satiksme. Un tie politiskie spēki, kas vada Rīgu, viņi faktiski dzīvo ar nokārtu galvu. Viņi domā par to, skatās uz leju, domā, kādā krāsā pārkrāsot soliņus, kurā vāzē ielikt koku, iestādīt, bet neviens neskatās uz priekšu. Un tas ļoti labi, ka tu pieminēji 8 gadus, jo ja mēs neraugamies nākotnē un neizvirzam kaut kādus ļoti konkrētus mērķus, par kuriem, es domāju, mēs parunāsim, tad to arī neko nevar sasniegt. To ar nokārtu galvu lēnām klibos priekšu. Un šobrīd es varētu teikt, ka Rīga ir tā klibā Rīga. Ja varētu tādu salīdzinājumu lietot. Te man tad Jānim ir tāds jautājums uzreiz, turpinot šo domu. Rīga ir bijuši faktiski 2 tādi lieli uzplaukuma periodi. Pirmais bija tad, kad viņi bija Livonijas galvaspilsēta, var teikt, un kontrolēja visu to ceļu pa Daugavu un tirzniecību, un visi šīs baznīcas ar zelta gaļiem. Visi šie melngalu nami, viņi bija tāda, nekādā gadījumā ne Eiropas provincija, bet viens no lieliem Hanzas tirdzniecības centriem pa Daugavu nāca. Viss tas, kas nāca no Bizantijas, no dienvidiem, no Kijevas pēc tam, no Krievijas, kažokādas, tur medus, tur visādas dārglietas un zīts un Rīgā. Tirgotāji neļāva patiešo tirgoties, bet viņi nopirk šīs preces un pārdeva tālāk uz Rietumeiropu. Tur atkal mums vēl ir siļķis, tur un kaut kādas Rietumeiropas izstrādājums. Un otrs periods bija Krievijas impērijas jau pirms Pirmā pasaules kara situācija, ka Rīga bija 3. pilsēta. Kā rūpniecības pateicoties augstajam tehniskajam stāvoklim, te ražoja automašīnas, te ražoja vilciens, te ražoja lidmašīnas. Un tagad mums ir nomala. Mēs esam arī impērijas, bet mēs esam Eiropas Savienības, Eiropas impērijas nomala, kā tāda, kur jebkurā vilcienam ir galvceļš, nekāds tranzīts mums vairs nav. Un tad man ir uzreiz tev jautājums kā finansistam, kā atgriezt šo te kādreiz situāciju, vai pat neseno, kad mums bija 2 reizes lielāki finanšu pakalpojumi kā lietuviešiem, kuriem tagad ir, man liekas, 4 reizes lielāki. Es runāju par finanšu pakalpojumiem tur uz ārzemēm, Un uzreiz, kā tu to redzi, kreditēšana, bankas, godīgums, darbs bez korupcijas, kas piesaista investīcijas un tā tālāk.
atbrauc, teiksim, finansisti, valdība pat nezina, jā. Pie mums kā tie ir ieradušies, viņi meklē privāts kontakts. Kā tu redzi šo lietu? Jā, īstenībā šis ir tas iemesls, ja, kāpēc es iesaistos politikā, kāpēc es nāku. Es gribu iet un darīt, es gribu palīdzēt radīt labāku vidi mums Rīgā un ilgtermiņā arī visā Latvijā. Redzu, ka liela problēma ir tā, ka esošie politiķi, viņi nav cilvēki, uzņēmēji ar retiem izņēmumiem, saimnieciski domājoši cilvēki. Tie ir birokrāti, kas visu mūžu ir tikai labākajā gadījumā cilājuši mapītes, ja, un kam ir maza saprašana par saimnieciskumu. Tātad, no kurienes rodas nodokļi, ja, kā finansēt mums visu svarīgo infrastruktūru, ja, kā radīt ražošanu vairāk mums pilsētā, kā rūpēties par uzņēmēju, kā nodrošināt kritisko infrastruktūru, ja, lai mums nebūtu Rīgas centrā ceļi ar dubultajām risēm. Ja. Tātad ir ļoti svarīgi, ka Rīgas pārvaldībā un ne tikai ir cilvēki ar saimniecisku domāšanu, cilvēki, kas spēj paskatīties globāli, ja, kas ir vajadzīgs pilsētai, cilvēkiem, nevis, kā jau Guntars minēja, par soliņu nokrāsošanu domāt vairāk, bet domāt, kā gruntīgi salabot ceļus, kā radīt infrastruktūru uzņēmējiem, lai uzņēmēji justos labi šeit Rīgā, un ne tikai Rīgā. Ja. Domāt par to, lai cilvēki nāktu uz pilsētu, atgrieztos Rīgā. Mēs zinām, ka ir tāda notikusi savu veidu masveida cilvēku aizplūšana no Rīgas. Ja. Rīga ir, man negribas minēt šo vārdu mirus, bet nav tālu līdz tam. Mēs redzam tukšos skatlogus, izslēgtās ugunis. Ja, mājas tukšs centrā. Jā. Jā, tad uzreiz es atcerējos interesantu lietu, jo tā kaut faktiski tas arī finanses jautājums. Jā, un tomēr redziet, godājumie skatītāji, ka visu izšķir, kas notiek ar jūsu naudu, ar jūsu nodokļu naudu. 2013. gadā es biju arī Rīgā, ievēlēts vienu gadu, pēc tam man ievēlēja Saeimā, es aizgāju no Rīgas. Un es Rīgā vairs nedzīvoju, līdz ar to es arī nevaru piedalīties vēlēšanās man. Bet es atceros, ka bija jau kaut kur pie 1 miljarda Rīgas pilsētas budžets, tagad jau viņš ir pusotreiz lielāks. Ja? Un ja mēs paskaitām, pat neņemam tos 50% pieaugumu, bet paņemam, teiksim, 13 gadus, ja? Tas jau ir kaut kādi 13 miljardi plus, 15 miljardi nopaļot, ir iztērēti. Ja? Pilsēta ir iztērējusi 15 miljardus. Vai mēs redzam šos 15 miljardus? Iedomājieties, kas tā pa naudu, ja? Un atcerēsimies, ka pirms Covid miljardam tā pirktspēja var būt pa 50% lielāka. Ja? Tātad šie 15 miljardi nav parādījušies ne kaut kādā prāmī, kur pietrūk 7 miljoni valdībai kopā ar Rīgas pilsētu, ja, lai Covid laikā Igauni varētu to prāmī. Sēd zaudējums. Mēs neredzam tiltus, par to 15 miljardi nebija vajadzīgi, varbūt 150 miljonus pietika. Ja. Ielu stāvoklis ir bēdīgs, mēs redzam, teiksim, 200 miljonus bedrīšu lāpiešanai, kāpēc, ja tur būtu normāli uzturēt visus šos gadus, tur nebūtu bedrīts jālāp. Kā tu to redzi arī kā finansists un ekonomists? Ja? Kur tie 15 miljardi ir palikuši? Es gribētu salīdzināt Rīgu ar veiksmīgākajām pašvaldībām Latvijā. Tepat tās tālu nav jāmeklē. Guļamrajona, Ādaži, Mārupi. Pilsētas arī Valmiera, Kuldīga. Valmiera, Kuldīga. Pilnīgi pareizi, Liepāja, absolūti. Un kas atšķir Rīgu no šīm te pilsētām? Rīgai nav saimnieka. Rīgai ir kaut kāds izplūdes mehānisms, kaut kāda partija koalīcija, kura faktiski formē kolektīvo bezatbildību. Un tas mans plāns Rīgai būtu saprast, ko mēs varam darīt, lai, piemēram, Purciems vai Rīgas centrs būtu kaut kas līdzīgs Ādažiem, kur viss ir sakārtots, vai Mārupē. Un atbilde ir ļoti vienkārši jāmaina pilsētas pārvaldības mehānismus. Viņi pārāk liela, viņi kā mozaīka, kur ir ļoti dažādi.
Un tas, ko vajag cilvēkam, kas dzīvo, piemēram, Latgales rajonā vai Vecrīgā, tās prasības, kas viņam tiek izvirzītas, un arī tās prioritātes būs pilnīgi dažādas. Un tāpēc manā ieskatā tas pārvaldības mehānisms varētu izskatīties tā, ka katram lielākam Rīgas apdzīvotam rajonam tur vajag skatīties kaut kādas mazākas apkaimes varētu apvienot vienā, bet apvienot pēc kaut kāda vienota principa, paskatīties tīri arhitektoniski vai dzīves vidas kvalitātei. Un tas uzstādījums būtu katram šādam rajonam savs cilvēks, savs vadītājs, vārds un uzvārds, un tie varētu būt Rīgas vicemēri. Un tad vēlētājs varētu redzēt, ko ir izdarījis konkrētais cilvēks, jo mums ir jāatgriež no vienas puses vara cilvēkiem, un no otras puses ir jābūt cilvēkam, kurš par to visu atbild. Ja mēs turpināsim vadīt Rīgu tā kā līdz šim, tad nekas nemainīsies, jo Rīga ir visbezpersoniskāk pārvaldītā pašvaldība valstī. Ja, piemēram, kaut kāds ziepes savāra, piemēram, tagad Jelgavā vadītājs, mēs ļoti labi zinām, kurš ir par to atbildīgs. Tie ir konkrēti cilvēki un vēlētāji izdarīs izvēli un viņus vairāk neielaidīs. Par Rīgu mēs to nevaram teikt, jo tas ir aibs deķis un neviens ne par ko neatbild. Tu pateici precīzi, tāpēc man uzreiz ir tev jautājums, Jāni. Jelgava, Liepāja, kas mums ir Daugavpils, mums tur 100 000 lielākā, jā. Liepāja, man liekas, vairs nav pat 60 000, jā. Un tad iedomāsimies, tu pareizi pateici par to sadalījumu. Tur 4 vai 5 rajoni. Mēs atceramies, ka Rīga bija kādreiz tur tie proletārieši uz ziemeļu un centru rajons, jā, un katram bija savi tajā laikā, pat savas izpildu komitejas, jā, un tā specifika jau atšķirās, jo Imantā, piemēram, vai kaut kādā Zolitūdē ir pavisam citi jautājumi, kas jārisina nekā centrā, kur ir Ugrensstils, vai Mežciemā, vai Teikā, vai tur, kur ir privātmāju rajoni, jā. Un šī te bija ļoti laba doma, un es domāju, ka mēs to atbalstīsim, ka naudu, ja pilsētā ar 60 000 vai ar 30 000 skaitā, domnieki, kur domē, teiksim, tur ir 19 vai 15, cik mums ir tur, ja mazākajās ir 12, jā, cilvēki. Tad kā var būt, ka Rīgā ir tikai viens mērs, un viņam ir vietnieks, teiksim, un nav tas, ko tu teici, atbildības par rajoniem, kuros dzīvo varbūt vairāk kā 100 000. Restīvi, katrs Rīgas rajons, vecais, man liekas, ir lielāks par jebkuru Latvijas pilsētu, jā. Faktiski tā ir, ja mēs 5 daļās sadalām pa 100 000, Rīgā ir pār 650 000 cilvēku. Jā. Un kā tad var kontrolēt iedzīvotāju naudas godīgi izlietojumu, kā tu redzi, ja mums nav tam mēram 4 vai 5 vietnieki, kas atbild katrs pa savu šo rajonu, kur cilvēki varētu iet un teikt, piedošana, jā, šis te 3 šķirbu jaunais uztaisītais, tiesniecības tur kaut kāda drauga uztaisītais kioskiņš nekur vietiem iedzīvotājiem nav derīgs. Ja tur vējš pūš pavisam pusēm vai ne, un puši tur nav tirgot un tā tālāk. Kā tu redzi tagad? Jā, kontrolēt. Es domāju, ka noteikti. Naudas izlietojumu. Jā, es domāju, ka noteikti tas būtu nepieciešams kaut kādām apkaimēm strateģiski sadalīt pilsētu, ja, jo pēc teritorijas Rīga arī ir diezgan liela pilsēta. Un, jā, Guntars minēja šos labos piemērus pa pašvaldībām, Ādaži, Pierīgā, ja, Mārupe, ja, bet tie tomēr vairāk vai mazāk ir tādi veiksmīgi attīstījušies guļamrajoni, ja, kur ir kaut kāda ražošana, ja, bet joprojām tā kā ir potenciāls vēl attīstīt arī ražošanu, ja, šajās Pierīgas. Ja. Ražošana spēcīgi. Jau ir, ja. Jā, bet mēs redzam, ka Rīgā tā gluži nav, ja, ka potenciāls ir stipri lielāks, ja, un līdz ar to tas arī varētu iet kopā arī ar Rīgas apdzīvotību, ja, kad cilvēki atgrieztos šeit būtu darba vietas, šeit varētu strādāt. Protams, kad būtu Rīga jāsadala, jā, kā jau Aleksandra teica, Jugendstils, jā, skaidrs, ka tur rūpnieciskā ražošana nenotiks, jā, tas būs vairāk varbūt turistu piesaistē, jā, arī mums pašiem lepoties, jā. Bet noteikti ir reģioni arī Rīgā, ja, kur būtu jāattīsta pakalpojumu sniegšana un arī iespējams ražošana. Ja, un tā. Jā, es varbūt papildināšu. Ja. Tātad runa nav tikai par saimnieku katrā rajonā, bet arī par to,
Pirmkārt, jau par ļoti sasāpējuši jautājumu, tas ir par būvniecības noteikumiem. Jā, teiksim, Rīgā. Vai mēs vēl tiksim? Jā, bet Par šito pabeidzam to tēmu par naudas kontroli. Ja? Tu ļoti pats labi zini, ka bija laiki, kad, piemēram, Rīga, es vienkārši atzīmēju, lai turpinātu to, ko teicu, izplieskāja naudu. Cik gadus notika tramvaju iepirkums, kur viņi visi nonāca cietumā, kas tā bija, kas tie bija pa mēriem, tie paši, kas tagad kandē, tie tuši liela daļa arī tagad bija atkal uz Rīgas domi. Tad bija Rīgas karte, cik viņa neprasīja, kur viņa palikusi, ja tā Rīgas karte, ko tur atkal tā esēja Ušako laikā. Kur ir ūdeņraža autobusi, kur ir 24 miljoni, par kuru naudu uzbūvēja to ūdeņraža ražošanas iekārtiem autobusiem. Viņi visi salūza, nekas no tā nav palicis pāri, ja, bet bija vesela rīta iepirkēji. Un tad man tas jautājums tev ir turpinot tavu domu, ka apkaimes ir daudz, bet tie rajoni kādi 4 vai 5. Vai tā varētu plenderēt ar noguldītāju, tas ir ar nodokļu maksātāju naudu? Ja tā kontrola būtu arī kaut kur uz vietām, ja, piemēram, būtu mēra vietnieks, kas, piemēram, Ziemeļu rajonā, vai kādu mēs viņu tagad varētu saukt, varbūt savādāk, tas rajons no padomu laikiem, lai gan mēs sakām Latvijas, ka arī Londonā, tur ir City rajons, tur ir, teiksim, Chelsea, jā, un tur ir pat Londonā ir savs mērs, City ir savs mērs atsevišķi, jā. Tad godīgs naudas izlietojums būtu labāks, pēc tā priekšlikuma, ko tu teici, ja, ka ir šie 4 vai 5 vietnieki, kuri konkrēti ar savu galvu atbild, varbūt ar saviem tur tiem sekretāriem vai aģentūram, kas tur ir, ja, pa labi iekārtojumi, tur, teiksim, Latgales priekšpilsētā vai Ziemeļu priekšpilsētā. Ja. Mēs varam Latvijas priekšpilsētām jāsauc. Kā tu to redzi? Un pie viena, kāds ir tavs viedoklis? Kur palika, kā varēja būt, ka viss tā nauda? Ja, ja vagoni tur sodi netika maksāt, nauda tur kaut kur iemarinējās, inflācija bija, teiksim, Rīgas ūdeņraža autobusi, jā. Kurš atbild par tiem 20 cik tur tiem miljoniem? Un kā tu kā ekonomiski? No atbildi jāskatās no otras puses, vai bija atbildība un vai kādu varēja pateikt, ka tas ir atbildīgs par šo konkrēto projektu. To jau var teikt arī par lieliem valsts projektiem. Kurš ir atbildīgs par Rail Baltica? Tā arī vismaz likuma izpratnē nav skaidrs, kurš vispār par kaut ko ir atbildējis. Tā ir kolektīvās atbildības mehānisms. Tāpēc viennozīmīgi mums ir jācenšas likvidēt šīs te komisijas, komitejas un citas, teiksim, šos te institucionālos veidojumus, kur pieņem kaut kādus lēmumus, jo gala lēmumam un atbildībai, es uzskatu, ir jābūt personīgai. Viņai ir jābūt vārdam un uzvārdam. Un es gribētu atgādināt, ko teica Ludvigs von Mīzes, tu man šodien parādīji grāmatiņu, tātad tas ir austriešu ekonomists skola man ļoti tuvu, un viņš saka tā, ka ja nebūtu kontrolas mehānismu, tad 80% cilvēku vēlētos kaut ko nozagt. Nu, rietumu veikalu statistikā, universāla veikalu statistikā, jā. Rietumu valsts tieši tā ir uzskatā. Jā, un es varētu teikt, ka tādi pilnīgi absolūti visi restorāni vai bāri, pelna nevis bāri īpašnieks, bet bārmenis, kurš ielēja savu to alkoholu vai vēl kaut ko, un tā ir zinām problēma. Vai ūdeni agrāk pielēt. Tātad, ja tev nav atbildība par tiem taviem darbiem, Jā. likuma priekšā, vai arī politiski, tāpēc, ka tu neesi pieņēmis nevienu lēmumu, bet esi pieņēmis viņus kopā ar citiem pārējiem, tas nozīmē, ka finanses, kuras tu pārvaldi politiskā līmenī, viņas tiks noteikti izsaimniekotas. Un tas ir tas, ko mēs redzam valsts līmenī, tas ir tas, ko mēs redzam Rīgas līmenī. Bet šajā ziņā te ir viena labā ziņa, ka Rīga faktiski var atļauties ļoti daudz lietas. Mēs parunāsim gan par transporta tēmu, gan par kopējo koncepciju. Un ja kāds prasa, kur ņemt naudu, tad mana atbilde ir uzlabojot šo te pārvaldības mehānismu. Un arī nodrošinot kontrolas mehānismu tīri tiesību sargājušo vai likumdošanas kontekstā. Un tā arī tā atbilde, jo uz 1,5 miljārdu, tas ir Rīgas budžets šobrīd, ja tu izskaut 10, 15 vai 20%, es domāju, noteikti aiziet neceļos. Tā ir milzīga nauda, tie 100 miljoni, kurus var izmantot un realizēt tās ieceres, par kurām mēs parunāsim, un tā nauda atradīsies. Tā ir tā atbilde. Tu pieminēji transportu pie viena, uzreiz man tad ir jautājums tieši par šo lietu. Mēs zinām, ka faktiski apkārt Rīgas centram iet dzelzceļš jau no cara laikiem, jā, tātad viņš iet gar
Rīgas stacija, tālāk dzelzceļš gar gaisa tiltu un tā līdz ostai tagad, jā. Un sliedes pat bija agrāk gar Daugavmalu, tās ir nojauktas. Uzreiz viena lieta, ko daudzi nezina, un es brīnos arī, ka viņi nav to ierosinājuši. Sliedes, Latvijā vilcienu sliedes vienā platuma ar tramvaju sliedēm. Par šiem pašām sliedēm var, piemēram, palaist. Tramvaju vai tā kā Berlīna S-bāni vai kaut kādu ātro transportu, kas maksā ne vairāk kā miljonus kilometrā, nevis tur 10 vai 20 vai 25, kā saka Rail Baltica, tur trasi būvēs. Un tad uzreiz ir tāds jautājums, jā. Ja var izmantot šo esošo sistēmu kā tādu, un es domāju, ka, ja tu būsi mērs Rīgas, tad tu arī to uzreiz kā vienu no pirmajiem jautājumiem risinātu. Tad varētu šo dzelzceļu izmantot nevis kravu pārvadāšanai, kas ir apkārt Rīgai, bet, piemēram, izmantot viņu tādai satiksmei apkārt centram, un Krastmalu, acīm redzot, varētu savienot vai ne ar kaut kādu tramvaju līniju, tad, teiksim, novākt, tad tu varētu savienot pateikt. Bet viena lieta, ka ekonomiski pasaka, no kurienes radās, jo es nezinu, tiešām to es pētījis. Ja mēs zinām, ka mēs pagarinām kaut kur tur, piemēram, līdz Āgenskalnam, līdz Stradiņas slimnīcai var aizbraukt ar tramvaju, tur 10 km līdz lidostai, tas maksā 10 miljonus sliedes tikai. Infrastruktūra varbūt vēl tikpat daudz, bet paši sliežu izbūve maksā apmēram miljonus. No kurienes parādījās tur kaut kādi 220, kaut kādi 280 miljoni, kaut kāda Rīgas cilpa, nezinu uz kurieni, jā. Pagarina tramvaju līniju, apgaids, kas pa 10 minūtēm aizbrauc no centra līdz lidostai. Kāpēc jābūvē vēl Rail Baltica pāri Daugavai, kāpēc, ja tur jau ir tramvajas lietas, jā. Kā tu redzi, tā ir naudas atmazgāšana? Un kā tu redzi arī izmantot, teiksim, šo te dzelzceļu? Tad arī galvu stājies atrisina, jā. Jo nav tie 7 metri no sliedēm, tu vari likt mašīnas visā garumā. Jā, Aleksandr, tu minēji interesantu lietu. Rīga patiesībā ir ļoti bagāta, jo tiešām praktiski visai pilsētai pa perimetru, riņķi ap centru, bet tas ir ieskaitot arī Daugavas kreiso krastu, iet vilciens sliedes. Tā ir tāda infrastruktūra, kas principā ir raksturīga tikai bagātākajām pilsētām. Mums tā ir vēstures paliek. Tātad, un otrs fakts, mēs te visi sūdzamies par sliežu platumu, kas ir slikti tādā ziņā, ka tas nāk no Krievijas, bet tā otrā labā ziņa ir tā, ka tie sliežu platumi ir pilnīgi vienādi tramvajam un vilcienam. Tas nozīmē, ka tramvajs teorētiski var braukt par vilcienu sliedēm, bet tas nenozīmē, ka vilciens var braukt pa tramvaju sliedēm, jo tur ir citas svara kategorijas. Un tas ir gan labi, gan slikti. Jo sanāk, ka tramvajas sliedes uzbūvēt ir 20 reizes lētāk. Tātad mums vairs nav jāsapņo pa kaut kādiem 5 miljārdiem, 10 miljārdiem, kas ir Rail Balticam. Mēs varam izmantot pirmkārt šo loku apkārt Rīgai, un mums pietrūks tikai dažos posmos. Piemēram, mums nav tā slavenā ziemeļu pārvada, kurš vēsturiski jau zināms, viņš atrisinātu 70% no caurbraucošā transporta Rīgā, to, ko Dienvidu tilts atrisināja tikai par 20-30%. Tātad, ja mēs uzbūvējam ziemeļu pārvadu, mēs faktiski dabūjam savienojumu apkārt Rīgai. Un ja mēs apskatāmies, kā šis te sliežu ceļš tiek šobrīd izmantots, tad var teikt, ka viņš netiek izmantots nekādi. Arhitekti pat ir izstrādājuši ļoti detalizētu plānojumu, kā tas varētu izskatīties, un ļoti bieži, teiksim, tur var ielikt pieturas daudz biežāk, un kāds tiek darīts, ap sliežu ceļiem atrodas aizsargjosli, kur tu darīt nevari neko. Teiksim, valsts, kas nav tik bagāts, to jautājumu risina ļoti vienkārši, viņi nober šķembot stāvlauku un daudzās vietās. Jā, starp citu arī Igaunijā, kur tu vari no rīta atbraukt mašīnu, un tu vari ar vilcienu atbraukt faktiski apkārt visai pilsētai. Un tas, ko tu pieminēji S-bāni, tas ir tā sauktais šnelbāni, ātrais bānis, jā, tas faktiski, tāds Rīgā, starp citu, arī vēsturē taču ir bijis ielu vilciens, jā. Un mēs varam tātad izmantot esošo. Viņš sauc ielu dzelzceļu. Jā, ielu dzelzceļu. Jā, tur ir bildes. Līdz ar to tu dabū ļoti labu infrastruktūru no vēstures, praktiski izveidot pieturus, tu vari par ļoti lētu naudu, tie varētu būt kaut kas līdzīgs tiem park and ride stāvvietām, ja, un ļoti ērtu to dzelzceļu apkārt. Un, protams, ja tu prasi man, ko es visvairāk vēlētos, kas man pietrūkst, es vienmēr uzdevu jautājumu, tad, kad jūs redzat reklāmas par Rīgu, ko jūs redzat?
rāda torņus, rāda Vānas tiltu, Pētera baznīcu. Mēs redzam visu no augšas, bet ir ļoti maz vietas, ja atskaita Rāclaukumu, piemēram, ja, kur tu vari tiešām iziet, pastaigāties, jo tad, kad tu aizbrauc uz ārzemēm, pirmais, ko tu redzi, ka tev ir kaut kādas promenādes un tā tālāk. Kas tā pa metropolu, kur nav normāla promenāde? Ja mums sataisīs pīķerus pretī tirgumu, ļoti smuka zona, bet viņa neiziet nekur. Uz vienu pusi ir Rīgas centrāla tirgus sēta, uz otru pusi. Šis jautājums ir ļoti vienkārši risināms, un ja man jautāt, ko es gribētu pirmo, es teiktu, ka visa tā krastmala, tā skaitā pie prezidenta pils, pie tilta, viņi faktiski ir jāizveido 2 līmeņos. Mums ir tikai nedaudz jāierokās, jāizveido zemā augstuma, nevis smagajām mašīnām, kur varētu iet visas vieglās mašīnas, un mēs augšā vienkārši nosadzam to ar betonu plāksnēm, ar smukiem bruģīšiem, un tā ir perfekta zona. Un tad iedomājies no Rīgas pils, tu vari aiziet kaut vai līdz spīķeriem, apvienojot to visu. Mums ir tāda krastmala, kādu, es domāju, neviena, pa kuru lepotos jebkur cita lielpilsēta pasaulē. Un tas nav nekāds miljardu projekts. Ļoti labi pateici, tu esi vidzemnieks Teikā, tu strādā kaut kur, tev tur ir birojas. Jā, man ir birojas Teikā. Jānim jautājums, tu arī nedzīvo centrā, tu atkal dzīvo Pārdaugavā. Es tev uzdošu jautājumu. Un jautājums tālāk ir, turpinot arī to, ka vajadzētu attīstīt. Mēs nevaram, piemēram, apkaimes ir nelielas, jā? Mēs nevaram katru apkaimi kaut ko, bet mums ir šīs 4-5 priekšpilsētas, ko mēs varam definēt. Un katrā mēs radam savu centru kaut kādu, kur ir iepirkšanās kaut kādi mazie veikaliņi. Es nedomāju lielo supermarketus, es domāju, teiksim, zemnieku tirdziņus, bet labi iekārtot tirdziņi, laukumī kafejnīcas, kur var iziet, teiksim, māc ar bērniem, pasēdēt, nopirkt ziedus, iedzert kafiju. Tā kā Agenskalna tirgus, tagad būs Vidzemes tirgus, jā. Un tagad tu dzīvo Pārdaugavā. Un brauc ar mašīnu arī, jā. Tā kā tev, teiksim, pirmais tu izjūties saprot satiksmes neērtības, otrais. Kā tu redzi labiekārtumu savā rajonā? Ir tā centrs, kur tev gribas vakarā aiziet un pasēdēt, teiksim, kafejnīcā vai laukumā, jā, nevis, jo cilvēki jau ir sabiedriska būtne, viņi grib siltā laikā sēdēt arā, varbūt iedzert kādu kokteili, kādu aliņu, jā, viņi negrib skriet uz vecerību, teiksim, kāpēc nevarat iet? Vai tavā apkārtnē tas viss ir? Un tad uzreiz jauniešu sports. Kā tu redzi, kāpēc visas sporta būves ir šī pusē Daugavai, restīvi, jā? Ap centru un apkārt. Cik ir stadioni, cik ir basketbola zāles, cik ir slēgtās hokeja zāles, kā ir ar jauniešu sportu, kā ir ar invalīdu sportu, kā ir ar tautas sportu, izņemot, es zinu, ziemā var paslēpot uzvaras laukumā, jā? Tur tagad ir kaut kāda trase un tur ir jauniešiem uztaisīts tur skateboards un kaut kāda ritenīša tur var braukt vai ne pa parku, bet kā tu redzi to Pārdaugavas labiekārtojumu? Un kā tu skaidri arī, kāpēc visas tās starptautiskās būvs ir šī pusē Daugavai, restīvi Vidzemes pusē Daugavai, nevis Pārdaugavā. Tas ir vēsturiski latviska vieta. Jā, tā ir kaut kāda veida, nesanāk šī sadarbošanās, jā, tur, teiksim, tur būtu svarīgi, ka būtu kaut kāds atbildīgais, piemēram, ja, pa Pārdaugavas reģionu, ja, un es negribu teikt lobētu, bet ka šīs intereses būtu vienādi pārstāvētas, ja, pie augstākās vadības. Ja. Tā kā es uzskatu, ka Rīgai būtu jābūt līdzsvaroti attīstītai, ja, ka katrā reģionā ir šīs iespējas līdzīgas, ja, gan Pārdaugavā, gan Teikā, gan arī citos Rīgas rajonos, ja, ka būtu vienādas šīs iespējas. Ja. Un es redzu, ka, diemžēl, nav visur vienādi. Ja. Un, lai aizbraukt arī no viena, piemēram, no Pārdaugavas, ja, aizbrauktu līdz Juglai, ja, tur, man liekas, ir 1,5 stundas sastrēguma laikā. Ja. Un tas ir ļoti, ļoti daudz. Es domāju, ka ir jādomā par variantiem, kā šos nosacīt pudeles kaklus, ja, šos tiltus, ja, kas ir ļoti noslogoti, ja, kā to atvieglot. Ja. Es domāju, Jāni, tu pieskāries vienai tēmai. Tātad liela problēma Rīgā ir tieši satiksmes intensitāte. Un tā viena no lietām ir, ka Rīgas kreiso krasta labo savieno, ja, tur vairāk tilti un ne vairāk. Un tā pārbraukšana no vienas puses uz otru.
Un tāpēc viens no projektiem, ko mēs noteikti atbalstītu, ir saistīts ar šo te paralimpiskā sporta centra būvniecību Pārdaugavā, kur ir sen jau skaidrs jau projekts, bet kuru, diemžēl, ir bremzējuši visas iepriekšējās Rīgas vadības. Tev ir jāvar dzīvot, tev ir jāveido dzīvotspējīgu vidi, kur tu pavadi lielāko daļu laiku abos Rīgas krastos. Mums nav jābūvē 10 tilti, ne mēs to varam atļauties, ne mēs to gribam. Mašīna atkrist, kas te brauc uz vecīgi un tieši tāpēc es domāju, ka šīm te Rīgas apkaimēm vai rajoniem vai priekšpilsētām, kā mēs to saucām, viņām katrai vajadzīgs savs saimnieks, kas izdomāt, kādā veidā mēs formējam. Un tās identitātes katrā rajonā varētu būt dažādas. Tu pieminēji Teiku, ja, tur es ļoti bieži esmu. Ja. Tur ir viena situācija, ja, tur ir vecā apbūve, tur ir ļoti daudz privātu mājas. Un, mēs, protams, varam tagad pāriet pie nākamā, pie kā es noteikti strādātu, lai arī šie te noteikumi, kas tev atļauj, neatļauj būvēt un kādi viņi ir, viņi absolūti var būt pilnīgi atšķirīgi dažādos Rīgas rajonos, jo tur, kur ir Teikā vecā apbūve, kāpēc viņiem ir citi apbūves noteikumi, ne kā, piemēram, tur izbraucot ārā uz Rīgu, uz Mārupu vai uz Ādažiem. Ja? Un daudz cilvēku bēg no Rīgas tieši tāpēc prom no Rīgas. Tu pieminēji vienu lietu, kas faktiski mums būs atsevišķi pārraidi. Ja? Mums būs jārunā arī par izglītību, par jauniešu, teiksim, nodarbībām un par pārējo, bet tomēr tu pieminēji arī paralimpisko sportu, bet tas jautājums ir plašāks. Mums jau ir tūkstošiem cilvēku, kas ar ratiņiem pārvietojas. Jā. Teiksim, es kā savā laikā, kas studēja arhitektūru, mums jau tad mācīja, cik 10 gadu atpakaļ. Pirms 10 gadiem, jau latviski saka, pirms 10 gadiem. Pirms vairākiem 10 gadu, ka katru ēku projektējot, tev ir jādomā nevis par labāko, veselīgāko un turīgāko cilvēku, bet par vecāko, slimāko, un jāpiemēro, un ja tu atrisini viņa problēmas, tad tu esi atrisinājis arī pārējo problēmas. Un tu arī to vēsturi drusku zini, ja mums ir fantastiska bišu mūža, kas ir nesakārtot, ja, kur katru gadu notiek atkrituma vākšana, kur iet paralimpiskās komitejas cilvēki, tur Levita kunga, kad viņš bija prezidents kundze, tur bija arī patronese un vāc atkritumus, un gadu no gada, kur nevajadzēja lielas summas, ja tur bija domāts visiem sportistiem uzbūvēt šo centru, tur visi Pārdaugavas jaunieši varētu iet, tur būtu, teiksim, gan loka šaušana, gan vieglatlētika, gan volejbols, gan basketbols ziemā un vasarā, jā, un viss pārējais. Un kaut kā vienmēr pietrūkst, un tā kā gandrīz jau viss ir, un tiek sarīkots konkurss, un jāsāk jau projektā, tad atkal izrādās, ka tur vajag 3. basketbola hallē kaut Rīgas centrā būvēt, un tas tāpat kā, teiksim, tenisu, ja, kur turīgi cilvēki Jūrmalā. Bet šeit jautājums tāds, vai tas ir lobijs, kaut kāds naudas, tā ir muļķība, nespēja attīstīt Rīgas tos centrus vai to Pārdaugavu tikpat vērtīgu, ja, kā centru, lai arī samazināt šo nepārtraukto kustību. Jo ne jau tranzītā brauc, lielākoties jau vienkārši brauc uz centru, tur vajag iepirkties uz Alfu vai uz kafejnīcu kaut kādu, uz to Akropolu, ja, un tā tālāk. Es varbūt sākšu no sākuma, tad, kad es pieminēju šo te paralimpisko sporta. Gadus. Mēs visi runājam, bet nekas nenotiek. Jā. Es sākšu no sākuma. Jā. Tad, kad es minēju šo paralimpisko sporta centru, tas nenozīmē, ka viņš ir domāts tikai sportistiem, īpaši profesionālā līmenī. Bet tas nozīmē to, ka viņš ir faktiski pieejams jebkuram. Un tas nav tikai sportošanas laukums, kur varētu, teiksim, tur paskraidīt vai paspēlēt bumbu, bet iet runa arī par infrastruktūru. Ja? Un tā iecerē, cik es saprotu, ir izveidot tur arī visu pieejamību visiem medicīnas pakalpojumiem un tam līdzīgi, kas faktiski rada arī šāda te pakalpojumu klasteri. Klīnikas arī ir lielākoties šī pusē. Tieši tā, un šī ir iespēja attīstīt. Par to, kāpēc attīstās kaut kādi punktveidi risinājumi, nesaprotam, ir absolūti skaidrs, tāpēc, ka šobrīd faktiski neviens nedomā par to, kā veidot Rīgu kopumā, jo viss skats ir vērsts 4 gadus uz priekšu. 4 gados tu vari ātri atskriet, sagrābt naudu, saremontēt bedrības, tad saremontēt viņus vēlreiz un tā 10 reizes, izpumpēt ārā naudu un tad jau kā sanāks. Tieši tāpēc, ja mēs skatāmies uz priekšu, mēs viennozīmīgi skatāmies uz vismaz 8 gadiem, jo te ir arī otrs konteksts, ka Rīga
nevar tikt attīstīta bez valsts, bez saeimas, bez valdības iesaistes, un otrādi Rīga arī ir ekonomikas gandrīz puse. Ja? Līdz ar to ir ļoti svarīgi izvirzīt tālajošus mērķus Rīgai un panākt saskanīgu varu gan Rīgā, gan arī valdībā. Un tad tas kopā nozīmēs, ka mēs varēsim attīstīt valsti kā tādu. Jo šobrīd sanāk tā, neviens par to nedomā, bet domā par punktveidu projektiem, kur mēs tagad kaut ko uzliksim un dabūsim savus 30%. Tātad, es esmu runājis ar vairākiem cilvēkiem, kuri ir attīstījuši projekts vai kaut ko mēģinājuši darīt. Un parasti, ja viņi aiziet pie Rīgas vadības, tad vienmēr ieslēdzās šis te mehānisms, ka būs jāpiemaksā vismaz 30%, nepasakot kur. Tātad tiek uzlikt šis te faktiski korupcijas tīkls. Un tā kā mums korupcija faktiski valstī neviens neapkaro, tad realizēti tikai tiek sadārdzināti projekti, kuros kāds ir personīgi ieinteresēts. Tavs pieminētais ekonomists, neatkārtošos, viņš teica vienu labu lietu. Ir kaut kāda nodokļu likme, kas, teiksim, kaut kādus 5-10 gadus ir bijusi, un tad valdība uzreiz palielina, piemēram, iedzīvotāju ienākumu nodokli no 20 uz 25. Un viņš raksta, kāpēc tā ir zakšana? Tur var piekrist vai nepiekrist, bet tā ideja ir tāda, ka valdība paņem no jūsu kabatām 5% nodokļu no jūsu algām, bet valdībai naudas pašai nav. Kur viņa liek? Lai sev pietuvinātiem cilvēkiem šo naudu samaksātu. Tātad, kas ir pietuvināt cilvēki? Jā? Tie, kas tagad ļoti labi dzīvo un saņem miljonus no Rail Baltica, tie, kas saņem no Air Baltica 500 miljonus, tad visi arī rīdzinieki, jūsu nauda ir paņemta no jūsu kabatām, jūsu nodokļi ir pacelti par 5%, ko ir izdarījis tagadējais jaunās vienotības finanses ministrs. Bet šī nauda jūs dabūsiet pīdu apakaļ. Ja? Jūs dabūsiet tikai kaut kādu šādu lietu. Un tāpēc man tev ir jautājums, tu nemaz nerādi to roku. Ja es jau tev gatavoju, lai tu tur varētu labi atbildēt. Un ja būtu tā situācija tāda, ka mēs saprastu, ka valdībai nav jāpalielina nodokļi, ja? Viņi drīzāk ir jāpazemina. Un ar to, ko tu arī teici, ne tikai apkaimes vai tie rajoni vai priekšpilsētas kontrolē katru godīgas pārvaldes izlietotu naudu, lai cilvēks redz, ka viņam tur ir bērniem riteņš, kur nolikt kaut kur maza kafejnīciņa kaut kāda, nevis kaut kādi mistiski projekti, ka tālu jūrā būvēs kaut kādi tur Zviedri vēja parku, un mēs vilksim pa savu naudu viņam kabēs un kaut ko. Kā to redzēja? Jā, es varbūt savu to teikto sākšu. Pilsētai rīdziniekiem ir vajadzīgs tagad maksāt pa 5% vairāk, lai neko nedabūtu. Jā, es varbūt sākšu ar to. Bija tāds ekonomists Artūrs Lafērs, iespējams skatītājiem vairumam neko neizteiks, ja šis vārds, kurš savulaik nodefinēja tādu līkni, bija uz papīra salvetes uzzīmējis tādu loku, ja, respektīvi. Kā zvanu. Ja, tātad, respektīvi, tātad abos šajos galos nodokļu ieņēmumi ir nulle. Tātad, ja likme ir nulle, nodokļu ieņēmumi valstī ir nulle. Ja, loģiski. Ja likme ir 100%, tad neviens viņus nemaksā. Ja, vienkārši. Un arī valstī ir nulle. Ja. Un tad sanāk tā, ka valsts, pieņemsim, ka mēs atrodamies kaut kādā punktā, un visticamākais man ir aizdoms, ka mēs atrodamies tai zvanu labajā pusē, ja, valsts palielina vēl nodokļus. Un tikai uz šo palielināšanu vien jau valsts neiegūst kaut kādu kopējos ieņēmumus, ja, jo tā likme visticamākais ir pārāk augsta. Ja. Un man iekšā ir tā sajūta, ka likmes joprojām mums būtu jāmazina dažādi nodokļu likmes kopējās ekonomikā tādā veidā, tikai uz to vien palielinot kopējos ieņēmumus valstī, ja, nodokļiem. Ja. Savulaik tur Reigans laikam bija kļūdījies Amerikā, viņš laikam palielināja to likmi, domājot, ka viņš atrodas pa kreisi, ja, tam zvanam, ja, bet tur viņš laikam bija pa labi. Ja. Bet reāli ir tā, ka, protams, svarīgi ir šī kontrole, bet svarīgi ir arī
saprast, pētīt šīs nodokļu izmaiņas, kā tās ietekmē kopējos ieņēmumus budžetā, paskatīties globāli uz šīm likmēm, vai mēs varam atļauties tādas likmes maksāt. Ja mums ir valsts ar augstu, teiksim, pievienoto vērtības ekonomiku, Zviedrija, mēs varam atļauties maksāt augstus iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes, mēs varam maksāt liels nodokļus. Otrādi, ja mazas likmes, tad vairāk grib ienākt šeit investori arī kaut ko. Es tieši gribēju minēt, ka ja mēs runājam nekustamā īpašuma nodokļu sakarā, tad tur viss ir pietiekoši skaidrs, ka mums ir primārajiem mājokļiem noteikti, es atbalstu, samazināt uz 0. Un īpaši tas attiecās starp citu uz Rīgu, uz Rīgas centru, kur šie nodokļi ir ļoti ievērojami. Ja? Un, ja mēs paskatāmies valsts budžetā kopumā, tad nekustamā īpašuma nodokļu ienākumi ir faktiski nekādi. Tad tur problēma ir cita, ka pašvaldības ieņem lielu daļu savu ienākumu tieši no nekustamā īpašuma nodokļa, bet nesaņem neko no biznesa nodokļiem. Respektīvi, ka tev kāds tur strādā, kāds tur investē, un tam ir sekas. Pirmās sekas ir tādas, ka politiskā vadība, jo pašvaldībās pārvaldība vienmēr ir politiska, viņi nav ieinteresēti sekmēt biznesa ienākšanu, jo vienīgais, ko viņi dabūs, ir zināmas neērtības. Viņiem labāk ir uzbūvēt peldbaseinu vai veloceliņu vai kaut ko tam līdzīgu. Un es domāju, kaut vai nedaudz novirzot biznesa nodokļus pašvaldību virzienā, mēs atrisināsim uzreiz vairākas problēmas. Ja, pirmkārt, mēs varam atcelt nekustamā īpašuma nodokli, jo šobrīd to vienkārši atceļot būtu sāpīgs sitiens pašvaldībām. Un otrs, mums vajadzētu atteikties no šī pašvaldību izlīdzināšanas mehānismu, kur viena pašvaldība maksā otrai. Tas pēc savas būtības ir absurdi, jo ja tev ir politika, reģiona attīstības politika, kur tu gribi atbalstīt kaut kādu konkrētu, tur mazāk apdzīvot reģionu, tas būtu tā būtu valsts līmeņa politika. Rīgai nav jāatbalsta, teiksim, Jelgava vai cita Latvijas pilsēta. Un ieviešot sistēmu, kurā pašvaldība varētu un būtu ieinteresēta attīstīt biznesu savās robežās, mēs iegūtu arī gan papildus ieņēmumus pašvaldībām, gan arī neradītu pretestību pilnīgi elementāram risinājumam, ka vispār, ja Latvijā kāds grib dzīvot, jo mēs jau tomēr atrodamies nomalē un mums varbūt nav tik labas darbvietas un tā tālāk, lai cilvēki gribētu šeit dzīvot, tad šis ir pamats. Jā, un es pat gribētu papildināt, tad kādu signālu mēs sūtam tiem iedzīvotājiem, arī, kas ir, diemžēl, emigrējuši, ar augstajām, teiksim, nekustamā īpašuma nodokļu likmēm, kas viņus motivē, nepārdot šos īpašumus. Uzreiz pie šī, ko tu teici arī, tu teici, ienākumu, bet ārzemju, teiksim, ja ienāk tāds investors, kam ir miljardi kaut kādi, un man uzreiz ir tad jautājums atkal, kā jūs komentēsiet. Pat bija dienas biznesā, dienā bija rakstīts. Pagājušā nedēļa Rīgā ieradās 3 Trumpa administrācija pietuvināta cilvēku finansētāji. Tad ieradās otrais cilvēks, Maska, kas atbild par Tesla Eiropu, viņš tagad iecer par Eiropas direktoru. Tad uzņēmums, kurš jau tuvojas triljonam, ieradās vienas miljardu korporācijas fintechs, viens no vadītājiem. Un lielākā, es uzvārdu man ir, bet nebūtu jēga, jo tad iznāk, es kaut ko reklamēju, es neteikšu. Tāpat kā ir visādas, teiksim, McDonald's tur un cāļu firmas, ķēdes, restīvi ir tā Sviestmaža slavena Amerikas firma, kurai tur ir jau... Subways, viņai 10 000 arī ir jau šī uzņēmumi. Arī miljardieris, viņi ir galvenie finansētāji, bet Maska šis cilvēks ieradās, viņš arī skatās Eiropā, kāpēc, piemēram, ir problēmas Vācijā, to divreiz dārgāku elektrību un skatās, kas notiks šī reģionā un Lietuvā, ziniet, tagad būs arī Teslas jau centrs. Tad ir jautājums, kāpēc netikās neviens, ne no valdības, ne no tagadējās Rīgas administrācijas pārstāvjiem, var teikt, nezinājumi, piedodiet. Kā tad dienas biznesa zina, vai diena to zina, ka viņi būs. Tad informācija bija.
Bet neviens netikās no valdības. Jā. Vieni no 3 bagātākajiem, pirmkārt jau no valsts, kā tādas, kāda ir attieksme, kāda bija piedāvājumi. Es saprotu, ka tur jau vajadzēja piedāvāt kaut ko uzcelt pie Rīgā vai Jelgavā, ja kaut kā jūs to redzat. Ja? Kāda vispār mums ir attieksme? Vai atkal ārlietu ministri, decembrī ārlietu ministri aizbrauc uz Ameriku pa lielu naudu, apceļot tur Vašingtonu. Netiekās ne ar vienu Trumpa administrācijas pārstāvi, tiekās ar aizējošo demokrātu, tur kaut kādiem aiziet tur uz Hudsona institūtu, uz kaut kādām konferencītēm, iztērē milzīgi komandiem naudu un rezultātu čiks. Tas ir tas, tā ir pārvalde, tā ir muļķība, tā ir kaut kāda zināšana. Tā ir mūsdienās, tā ir tā sauktā liberālā politika, kas principā atbalsta tā saukto parazītu ekonomiku, kur tu rādi darba vietas tādas, kuras nekādu pienesumu sabiedrībai nedod. Piemēram, tie paši birokrāti, viens tur skaita, cik tu esi izdalījis CO2 kvotas, ja, otrs kontrolē to, kas ir izdalījis kvotas, trešais uzliek sodnaudas. No tā ekonomika nepalielinās, tā ir parazīta ekonomika, ka tu rādi visādas darba vietas, kas tiek dažādā veidā subsidētas un tam līdzīgi. Šāda veida politiskai pārvaldei absolūti neinteresē biznesa ienākšana, jo bizness ir saistīts ar kaut kādu rosību, tas ir saistīts ar kaut kādiem sliktiem uzņēmējiem. Nu, mēs jau pazīstam, kā mums bija Padomju Savienībā, ja uzņēmējs bija saucās citā vārdā spekulants, un viņš bija jāliek cietumā. Jāni, lūdzu. Nē, es tikai gribēju padalīties, te nesaukšu uzņēmumu, te vienā tādā seminārā piedalījos, un tas uzņēmējs stāstīja tā, ka bija uzrunājis kaut kādu pašvaldību darbinieci. Ja? Es tā atvēršu apkalpošanas centru, ja? Nāc strādāt, alga būs vismaz 1,5 reizi lielākā pašvaldības uzņēmumā. Un tā pašvaldības darbiniece pateica, bet tur taču būs jāstrādā, es nenākšu. Ja? Tur, tā kā, tas ir par to, par ko mums runājam. Mēs esam nonākuši līdz pēdējai daļai, tātad latviskā Rīga labā nozīmē, cik viņi ir latviskā. Ja? Kāpēc šeit visi uzraksti ir angliski uz kājas ielas, kad es eju? Ja? Vai tur kaut ko var darīt, vai tur vajadzētu nodokli samazināt? Bet piemēram uzreiz, ja? Tātad šī sadaļa pēdējā, par ko mums vajadzētu parunāt, tā ir smaga problēma. Mēs dzirdam visu, cik mēs esam nacionāli, ja? Cik tur nacionāla apvienība, cik nenacionāla apvienība. Uzraksti nav latviski nekur. Tas man tracina jau kā tādu, ja, kad es eju un redzu. Un tur ir arī, tas jau nav tikai, tur ir korupcijas jautājumi, ja, restīvi, visa šī attīstība Rīga 8 gadus bez korupcijas, caurspīdība, to mēs tā kā drusku uzrunājam, bet pieminēja arī, kāpēc daži sūdzas, ka viņi pāris gadus nevarot sākt būvniecību. Visu laiku prasa kaut kādus dokumentus, ja, to jau tu pieminēji, bet tagad. Un izglītība vēl. Mums ir skolas 2 veidi. Ja, mums ir ģimnāzijas ļoti labas, kur atkal visi brauc no Pārdaugavas, tās ģimnāzijas. Un ir skolas, kas ir bijušas tās, kur pārsvarā mācījās krievu bērni, krieviski, ļoti zemu. Ir arī labas, ja teiksim, centrā, bet ir arī ļoti sliktas skolas. Ja. Un man ir jautājums, vai Rīgai vajadzētu arī finansēt, par cik jūs esat ekonomisti, jo mēs zinām, ka, piemēram, Ādažos ir ļoti labas algas skolotājiem. Tad mēs, piemēram, arī runājam šodien ar cilvēkiem, kas ir, piemēram, tur Jelgavas novadā, viņi ļoti labi piemaksā. Vai vajadzētu tām skolām, kas ir, nomalas skolas kaut kur, teiksim, Molderājā, vai arī tās, kur agrāk viņi sauc tā kā pa krievu skolām, bet, tur iet tagad latviešu bērni, viņas ir latvieskas, bet skolotāji to valodu neprot. Vai tur nevajadzēja kaut kādu piemaksu arī tiem skolotājiem, ja tu māki perfekti runāt latviski un tiem bērniem iemācīt, ja? Tajos. Es atgriezīšos pie tā, ko mēs sākām. Viss latviskā lieta, izglītība, izkārtnes, vide nelatviska Rīgai. Redzi, tas nav tik daudz varbūt par patīk, par nepatīk pat, bet tā ir runa par identitāti. Ar ko mēs atšķiramies no citām Eiropas pilsētām un metropolēm? Ar to, ka mēs uzliekam kārtējo kofīnu vai kārtējo kofiju šopu, vai cenšamies pakaļdarināt kaut kādiem angliskojumiem. Mēs savulaik ar tevi par šo runājam, tā ir brīnišķīga ideja. Ja mēs sekmētu to, ka dažādas šīs ēstuves vai citi vai veikali, lai viņiem būtu latviski nosaukumi. Un, piemēram, lai nebūtu neona izkārtnes. Mēs neesam Las Vegas. Ja? Mēs esam Latvija. Lai tu atbrauc un šeit redzi kaut kādu nacionālo identitāti, ar ko mēs varētu lepoties. Tas ir ne tikai kaut kas, ko mēs aizsargājam, jo mēs esam latvieši, bet tas ir kaut kas tāds,
kas īstenībā palielina mūsu vērtību kopumā. Zālesburgai kalns izkārns. Tur Jā, šitie un tu stāstīji par Zālesburgu, un no sākuma tur ir bijis liela jēzga, kad nekarātos McDonald's vai burgers, bet tur būtu kaut kas noteiktā izpildījumā. Un beigās pilsēta iegūst savu identitāti un arī vērtību, kuru var izteikt arī naudas izteiksmē tie turisti, kā viņi novērtē. Un man šī ideja ļoti labi patīk. Un kā tur redz to izglītību un piemaksas skolotājiem? Jā, skolotāju prestižs noteikti ir jāceļ. Kas gan var būt svarīgāks par izglītību šajā dzīvē? Jā? Un vairot vēlmi būt par skolotājiem sabiedrībā, jā? Un lai augtu skolotāju prestižs. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un arī tā lieta, jā, ko Guntars teica par šo nacionālo identitāti. Mums ir svarīgi, ja, ka mēs iztaisnojam savus mugurus, ja, ka mēs parādām mugurkaulu, ārvalstu investīcijas. Tas ir labi, bet tomēr nedrīkst aizmirst savu identitāti. Ja. Ja mūsu kapitāls aizplūst uz Norvēģiju, ja, es domāju, mazumtirdzniecība, ja, uz Lietuvu arī, ja, tad vai tas ir forši. Ja. Domāju, ka mums ir jāveicina patriotisms un daudzos līmeņos. Ja, un lai to izdarītu, ja, ir jābūt cilvēkiem arī ar mugurkaulu, kas nāk politikā, ja, un kas izmaina pastāvošo lietu kārtību. Jo mēs runājam tagad par šo korupciju. Ja. Viens cilvēks var daudz izdarīt, ja, bet tad tur tiešām ir jāiet un jādara. Jo, ja tur kāds tā kā pa pusē kaut ko grib izdarīt, viņš tiek ierauts iekšā tajā zīmekļu tīklā, ja, un tāpēc ir tas, kas ir. Un mēs pēdējo 20 gadu laikā Rīga no Viļņas ir, es nezinu, pa cik gadu desmitiem jau atpalikusi. Ja. Starp citu, runājot par izglītību, Rīgai ir vēl viena ļoti unikāla, tā nav unikāla, bet tā ir diezgan unikāla seja, ka faktiski mums lielākās universitātes ir izvietotas Rīgas visblīvākajā apdzīvotajā daļā, un tā ir savā ziņā daļa no pašas pilsētas. Tas tā visur nav. Ja teiksim, mēs pastamies Zviedrijā, tad tās universitātes ir izvietotas kaut kur mazliet tālāk, tur ir jāizbrauc. Es savulaik mācījos Umejo pilsētā Zviedrijā, kas faktiski ir universitātes pilsēta un tikai. Līdz ar to mums arī šī te īpatnība ir jāizmanto sev pa labu. Ja? Jo universitātes nozīmē izglītību, tas nozīmē jaunību, un, manuprāt, te neiet runa tikai par piemaksām skolotājiem. Es absolūti atbalstu. Es domāju, ka šādu iniciatīvu mēs noteikti virzīsim, jo, ja mēs paskatāmies, ja Mārupē vai Ādažos, teiksim, mērs var samaksāt pietiekoši daudz, lai dabūtu fizikas skolotāju, tad to mēs, vai latviešu valodas skolotāju, tad to mēs nevaram pateikt par kaut kādu iestādes direktoru, piemēram, Purcēmā. Atgriežoties pie paša sākuma, ja būs saimnieks katram rajonam, tad pirmais, lai viņš pastāst māmiņām un ģimenēm, kā iet viņu bērniem, kāpēc viņiem ir jābrauc tālu uz labu skolu, viņš būs spiests nodrošināt labu izglītību jebkur citur. Un kāpēc, lai tas tā nebūtu? Labi, paldies šodien. Un es domāju, ka būs interesanti. Un skatītāji varēs izvēlēties vai balsot par tiem cilvēkiem, kas tur jau 20 gadus visu laiku ir visu ko soluši un atrisinājuši nevienu no tiem jautājumiem, par kuriem runājām. Es ceru, ka jūs tiksiet ievēlēti, un man patīk arī jūsu tās idejas, kas, man liekas, tomēr ir drusku labāks kā esošos, tāpēc novēlu jums panākumus, un nākošais raidījumos mēs apskatīsim arī visu šīs lietas, kas ir saistīts ar jauniešu izglītību, ar skolotājiem, nekustamiem īpašumiem, ar būvniecību. Jā, šis bija pirmais Rīgai veltīts tieši Rīgas raidījums. Paldies un uz redzēšanos! Paldies! Uz redzēšanos! Paldies!